Apstaigāju šim automobīlim vairākas reizes un pie sevis domāju, kam tas ir līdzīgs? Un tad es sapratu, tas ir līdzīgs Škoda Kodiaq, turklāt jaunam Škoda Kodiaq. Kāpēc par to mēs šodien runāsim? Nu, to tad arī uzzināsim, bet mežā ar šo te konkrēto eksemplāru ir īstā vieta, jo šis ir pilnpiedziņas automobīls. Melnā krāsa, protams, nav pati labākā, lai dotos mežā, jo tās redzams, nu, viss ir redzams, bet pilsētā kā lepnas limuzīns, protams. Ja mēs runājam par jauno Škoda Kodiaq, tad tas jau ir izpildīts arī jaunajā Škoda dizaina valodā. Konkrēti, šis automobils var lepoties ar lielu bagāžas nodaļu vai 7 vietām, kas, nu, kurām tuvāk sirdī. Bet, lai arī kā tur nebūtu, par šādu prieku ir jāmaksā. Un mazliet par to, cik tad jaunais Škoda Kodiaq mums izmaksās. Sākot no 37 000 ar asti, tas sniedzās līdz 38 000 eiro. Konkrēti šis te ir ar bagātīgu papildus aprīkojumu klāstu, tāpēc nu, cena ir mazliet virs vidējā, bet patiesībā konkrēti šim eksemplāram bez papildus opcijām vajadzētu maksāt 47 000 ar asti. Šeit zem varanā motora pārsega mēs teorētiski varam atrast 5 dažādu veidu dzinējus. 2 benzīna motori, 2 dīzeļmotori un 1 plug-in hibrīds. Tā kā mēs braucam ar dīzeli un Latvijā vēl ar vienu, tas ir gana iecienīts spēka agregāts. Tad mazliet par to 2 litru dīzeļmotors, konkrēti šajā gadījumā 193 zirga spēku jauda, otrs ir švakāks, 110 šķiet, un vidējais degvielas patēriņš no 6 līdz 6,6. Starp citu interesanti, ka tas patiešām atbilst patiesībai, jo nu, otro dienu pavadot kopā ar šo automobīli, patiesībā jā, 6,6, 6,7. Jaunais Škoda Kodiaq ir papildināts ar daudzām jaukām, labām lietām, no kurām lielākoties mēs atradīsim iekšpusē. Šeit vien varu pateikt to, ka Škoda Kodiaq ir ticis pie jaunajām Crystal Lighting gaismām Matrix formula, kura nodrošina par 40% vairāk redzamības, labāku redzamību, kā tas ir bijis līdz šim, un starp citu Škodai slikta redzamība nekad nav bijusi. Pirmkārt jau salonam izmantotie materiāli. Nu, kombinācija ir ļoti interesanta un laba, starp citu sēdekļi. Šeit ir ar masāžas funkciju, ar ventilāciju. Nu, viss kā mums patīk. Ko mēs ieraugām sev priekšā? Svarīgākā vieta autovadītājam – pilnībā digitāls 10 colu instrumentu panelis. Blakus tam lielāks, kā līdz šim, multimediju centra ekrāns, kurā varam darboties uz nebēdu, un jau klasiskās Škodas 3 multifunkcionālās vadības pogas. Uz katru no šīm ir iespējams iestatīt sev mīļākās 3 funkcijas. Nu, protams, ka te visi ir ērti pārdomāti un skaisti, un jāsaka tā, ka, Škoda vienmēr ir izcēlusies ar ļoti kvalitatīvu salona apdarbi. Te nu mēs to redzam. Un nevajag aizmirst to, ka Škoda, protams, grib būt ilgtspējīgs uzņēmums, līdz ar to jāsaprot, ka lielākā daļa no auto salona apdars materiāliem ir pēc otrreizējās pārstrādes. Es gan nepateikšu, kā ir ar benzīnu un hibrīdu, bet šīs dīzelis ar 193 zirgspēkiem uz ceļa ir pārliecinošs. 4x4 automobīls spēs izvest, da jebkur. Šis ir ļoti piemērots ģimenes automobīls, it īpaši tādās reizēs, ja gadījumā tas ir vienīgais automobīls, jo sēdekļa pozīcijas ir ar atmiņu, tātad nav katreiz jāpārregulē. Tas ir ļoti ietilpīgs, tur var ielikt bērnu ratus, velosipēdus un sazina vēl kaut ko, un tas pat negrab braucot, jo to visu tur ļoti ērti var sastiprināt, un ja vajag, tad var izmantot jau pieminētās atlikušās 2 sēdvietas un ietupināt tur kaut kādus knēveļus. Parasti tādās reizēs visi ar saspicētām ausīm gaida stāsts par sānslīdēm, par sportisku, azartisku braukšanu. Nē, piedodiet cilvēki mīļie, pirmkārt Latvijā īsti nav kur tā braukt, otrkārt
Šis automobīlis tam nav paredzēts. Ar šo te mēs varam komfortabli braukt darba darīšanās, izmantot kā biznesa automobīlu, nu vai arī izmantot kā ģimenes automobīlu. Izmanto kā gribi, bet galvenais nekļūst smieklīgs. Un kā vienmēr es varu teikt tikai to, pirms teikt hop, vajag izmēģināt, jo izdarīt secinājumus var tikai tad, ja tu pats par to esi pārliecinājies.